Sveiki visiem, mani sauc Ulvis. Ir kādi, kas man pirmo reizi šeit redz Matā jauniešos, kuriem nav nejausmas, kas tāds esmu. 1, 2, 3, jūs kautrējat, viss kārtībā. Tad mani sauc Ulvis, tagad jūs mani zinat, tagad čau, viss easy. Es esmu oriģināli no vecās Ģertrūdas draudzes, kas ir tā smukā sarkanā tur centrā, kur aplis iet riņķī. Tā ir mana draudze oriģināli, un tur arī kalpoju. Esmu oficiāli kā to saukt, ordinēts evaņģēlis, bet tas ir terminēts ordinējums, tas nav kā mācītāji. Mācītāji to ordinē uz visu mūžu, visu tu esi mācītājs. Tev nevar atordinēt atpakaļ, jeb iecelt, vai ne? Bet ar šo amatu mūsu kontekstā ir tā, ka uz 2 gadiem man katrus 2 gadus no arhibīskapa vajag drīkst turpināt. Ja? Nu tā. Un tas ir tā kā gandrīz mācītājs. Un man daudz prasījuši, kāpēc un es mācītājs. Man ir liela pārliecība, ka tas nav mans aicinājums šobrīd. Tā kā pilnu laiku mācītāji tādā pozīcijā būt. Bet tas, ko man ļoti, ļoti patīk darīt, man ļoti patīk dalīties par Dievu, stāstīt. Jaunieši man ļoti patīk. Un to arī ikdienā daru. Vienā projektā, vienā tādā skaistā projektā mentorēju jauniešus, kas ir riska grupā, dažādu risku. Vai ne, esmu vienkārši tāds mentors, līdzgaitnieks un tāpat ikdienā sanāk. Tā. Un šodien tēma ir, kas ir svētais gars un ko viņš vispār dara un kāds mums sakars ar viņu. Un, ja es jums pajautātu vienā teikumā, tā kā akcentētu prasīt, kas ir svētais gars? Jūsu pirmais teikums, ko jūs teiktu? Pa 3 parunājiet savā starpā. Šobrīd svētais, ja tev tagad prasīt paskaidrot, kas ir svētais gars, ko jūs teikt vienā teikumā? Aiziet, ja? Paskaidrojiet viens otram. 5, 4, 3, 2, 1. Punkts. Varbūt dažas atbildes, kādas 3 atbildes, ko jūs dzirdējāt, ko jūs teicāt? Kāds, kas mūs vada? Ļoti labi. Vēl? Dievs. Āmen. Dzirdējām, jā? Ļoti labi. Vēl? Dieva balss. Dieva balss. Kurš to teica? Tur. Dieva balss. Paskaidro bišķi vairāk, ko tu ar to domāji? Svētais gars, tas, kurš iesaka. Tas, kurš iesaka. Paturpin vēl. Kā rīkoties. Padomdevējs. Super, ļoti labi. Tas tā saknēktais kopā. Pirmā rinda ar pēdējo sazvanījās un viss. Varbūt svētais gars tur tā. Vai ne? Svētais gars, es nezinu, kā jūsu kontekstā, pat jau mūsdienu tehnoloģiju laikmetā mēs varam paskatīties internetā un jebko atrast, kādi māca, stāsta, dalās un informācija netrūks, bet tādā baznīcas vēstures kontekstā svētais gars ir nereti ticis pārprasts, kas tas tāds ir, vai ne? Reizēm tas ir vienkārši ignorēts, tāpēc, ka mēs pārāk pieķeramies kaut kam citam, kas nav svētā gara persona, vai ne, vai arī mēs tā kā pretojamies. Svētais gars ir kaut kas, kam ir tāda pretestība, tāpēc, ka tas ir tā kā nezināms, nesaprotams, un Bībelē kaut kas teiks, bet kā to īsti saprast un tā tālāk. Un, liekas, nav neviena tāda, kurš tā sakarīgi var, vai palīdzēt izskaidrot vai palīdzēt piedzīvot svēto garu. Un tad mēs tā kā bišķiņ turamies pa gabalu. Un tā nav neviena vaina. Es teiktu, tas vienkārši tā ir izveidojies. Un es teiktu, arī katrā draudzē ir kaut kāds savs konteksts. Matejā ir savs kaut kāds konteksts, kas veido to, kā svētais gars tiek skaidrots, piedzīvots. Ģertrūdē ir savs konteksts. Katrā draudzē būs bišķi savs nianses. Un es mēģināšu pastāstīt nedaudz par to, kas viņš tāds ir, kāda ir viņa funkcija, ko atklāja raksti. Un es teiktu tā, pirmkārt, ar to mēs sāksim, to mēs turpināsim un pabeigsim, ka svētais gars tā ir persona. Tā nav enerģija vai kaut kāda mistika, tā ir persona. Dieva trīsvienības 3. persona, Tēvs, Dēls, svētais gars. Un viņam ir visas personai piemītošās īpašības, vai ne? Tāpēc arī tas stāsts par balsi, un tāpēc gribēju, lai tu paskaidro vairāk, un tad apzīmējums padomu devējs, kāds, kurš dod padomu, vai ne? Un tā tālāk. Un mēs iesim cauri tam, kas viņš ir, ko dara. Un redzēsim, kur mēs nonāksim.
Tātad pats sākums, svētais gars ir tas, kurš pilās ar radīšanā. Un ir pirmā Mūzes grāmatā teiks, zeme bija neiztaisīta un tukša bija tohu, bohu. Jā, pilnīgi kaoss, neiztaisīts, vai ne? Un tad svētais gars lidinās pār ūdeņiem. Un tas ir Dieva elpa ruah. Jā, svētais gars ir tas, kurš lidinās pār ūdeņiem. Un tad tā pati ruah elpa tiek iepūsta Ādamam un Ievai. Jā. Tā ir Dieva dzīvība, kas rada. Un respektīvi tas parāda, ka svētais gars ir tā Dieva trīsvienības persona, kas to nesakārto, to sakārto. Tajā brīdī, kad tev galvā ir putra, un vienā brīdī viss tā kā sastājās. Tas visticamāk ir svētā gara darbs. Viņš lidinās par tavu tohu bohu, kas te kaut kur, un tad vienkārši, ja? Un tā ir tā viņa, tas, kā viņš atklājas pašā Bībeles, jau pašā sākumā. Tālāk vecajā derībā viņš ir tas, kurš tiek dots konkrētam cilvēkam, konkrētam uzdevumam. Un vecā derībā, kad ir teiks, nāc svētais gars pār to, un tad viņš spēja darīt kaut kādas konkrētas lietas. Ja, piemēram, Gideons, viņš spēja vadīt. Vai ne? Vai Jesaja, nāk svētais gars, un Jesaja 61. nodaļā, ko arī faktiski Jēzus citiem saka, svētā, tā kunga gars ir pār mani. Viņš man aicināja sludināt, vai ne? Sūtījis, viņš ir tas, kurš man aicināja. Nevis es pats izdomāju. Lasīju, sajūtos baigi kruti un aizgāja, bet tas bija svētais gars, kurš aicināja. Vēl vecajā derībā tas nav uz slaida, bet ir tāds Becaliels, kuram svētais gars dod gudrību izgatavot dažādas skaistas, rotas lietas priekšsēšanas telts, ornaments, vai ne, kā veidot, kā taisīt. Arī tur svētais gars darbojas. Mums reizēm liekas, tā ļoti, ļoti garīgi, ēteriski. Bet svētais gars ļoti praktiski. Kā saskruvēt tās štangas kopā, lai stāv un lai smuki? Nu, apmēram. Es tā varbūt trivializēju. Un, respektīvi, vecajā derībā svētais gars tiek dots konkrētam uzdevumam, kas ir jāizdara, un cilvēks tev izdara, un viss. Un tas nav tā kā pieejams visiem. Un vēl kas ir interesanti par svēto garu, ka jau vecajā derībā pravieši runā, ka būs laiks. Jūs redzat Dieva garu radīšanā, kā tas viss turās kopā, vai ne? Un ka zeme mūs nes, un ūdens, un viss sezonas, un viss strādā. Un tad Dieva tauta redz, Dievs ir mūsu vidū. Kāpēc? Tāpēc, ka kādi cilvēki, ko Dievs izvēlās, saka, tu tagad darīsi to, un mēs varam uzticēties. Sekot Dievam, tāpēc, ka Dievs ir devis to pravieti, to vadītāju, to soģi, vai ne? Un mēs zinām, mēs dzirdam, ko Dievs saka, mēs sekojam, mēs daram. Un tad tie pravieši saka, jā, tā bija viens cilvēks, viņš pateica, bet būs diena, kad šo garu, kas ir šim vienam cilvēkam, es izliešu pār visiem. Un kas notiks? Un tur notiks transformācija. Nevis tikai tāda, domāšanas maiņa ir daļa no transformācijas, bet tas, kā Bībele to sauc, ja, piemēram, pravietis Ecihēls, viņš saka, es jums došu savu garu, viņš saka, es izņemšu akmens sirdi un ielikšu miesas sirdi. To sirdi, kurai ir vienalga, kas nejūt, augsts vai karsts, ja, kurai ir vienalga, kur domā par sevi, savu labumu un tā tālāk. Viņš saka, es to izņemšu un ielikšu miesas sirdi. Viņš saka, Dievs saka, es to izdarīšu. Viņš ir tas aktīvais darītājs, viņš ir tas aģents. Nevis, ka man tagad jāsaņemās, mana akmens sirds jāpārtais. Kā man jādara, es augstāk rokas celšu slavējot. Ja? Un tad man akmens sirds kļūst par miesas sirdi. Tā, nē. Dievs ir tas, kurš dara. Un tas ir tas, ko pravietis saka. Būs tāds mirklis, kad svētais gars nāks, un visi, kas sekos Dievam, Dievs pārmainīs viņu sirdis. Un tas ir kaut kas, ko apsola. Un to sauc par tā kā tēva apsolījumu, vai ne? Arī pravietis Joēls saka, es izliešu savu garu pār visu dzīvo, pār visiem, kas dzīvo. Kalpones un kalpi, un jauni, un veci, un jauni, un vergi, un visi spēs, visu to piedzīvos, visu to saņems. Tas nebūs neviena, ko izšķirot. Apmēram, jā, tu varētu saņemt, ja vien tev būtu vismaz 1,65 m. Tad jā, vai ne? Vai arī, sorry, tev ir tikai 3 bērni, mēs no 4 bērniem sākam piešķirt svēto garu. Ja? Vai arī, ja tu esi jau vismaz kādas 3 reizes izlasījis Bībeli, tad tev pienāks.
Nu tā. Bet ja tu esi vēl tikai otrajā Bībeles lasīšanas reizē, sorry, nebūs. Ja? Pilnīgi nekā no tā. Kas mums īstenībā reizēm galvā ir tāds, man vajadzētu vairāk izdarīt to visādi sāraksti, ko mums vajadzētu izdarīt, lai mēs varētu tā kā saņemt no Dieva kaut ko, ko viņš jau ir iedevis. Vai ne? Un es teiktu tā nav. Ja mēs uzmanīgi lasām rakstus un uzticamies, bet arī man varbūt ir iedots kruta. Vai ne? Un tas, ko man ļoti patīk, es teiktu, tas ir mans savā ziņā aicinājums, ko es esmu sapratis pēdējos mēnešos. Mans aicinājums un reizēm, uz ko Dievs aicina, ir nevis kaut ko baigi jaunu pateikt, jo arī Pēters raksta savu vēstuli. Es jums šo rakstu daudz gudrības. Vienkārši atgādinu par lietām, kas ir tā kā jau zināmas, par Dieva lietām. Es jums atgādinu. Atgādināt ir ļoti labi. Un mans mērķis nav neko baigi jaunu pateikt, bet drīzāk, varbūt es teikšu tā, pagriez skaļāk to slēdzi, kas tevī jau ir iekšā, un ka tu zini, un ka tu dzirdi, jā, Dievs arī ar mani runā. Arī jā, man arī tas ir tā kā uzgriezt volumu up, un citu to troksni vienkārši nogriezt lejā. Šaubas, bailes, neticība, tā tālāk to nogriežam un uzgriežam. Tēva balss, jā. Un tas ir tas, kā es tādu bildi ieraugu. Un man gribētos, ka katrs no jums šajā vakarā aiziet pats, bet arī uz mani tas attiecas. Arī par sevi var teikt, jā un āmen. Es esmu Dieva bērns, Tēvs ar mani runājis, es esmu viņa bērns un tā tālāk. Vai ne? Un otra galējība, kas ir kāda, kas tā kā, varbūt es nezinu, man, un otra galējība ir tāds hiperharizmātisms, ka visur tikai svētais gars mani vada, aleluja, viņš man teica, lai es nostājos šeit pie šīs puķes, un tad pagriezos, un tad viņš teica, tagad skaties, un es paskatījos, un es vienkārši vispār nekur nevaru aiziet, un katru burtiski es esmu tā kā tāds robotiņš lēlīt. Un tur gan vienā, gan otrā pusē mēs varam īstenībā dabūt tādu traumu baznīcas. Vieni noslāpē cilvēks sakot, vienkārši tici tam sausiem vārdam, un kādas dzīvības garas, tas tā kā forši pareizi saprata, viss būs. Un nav tā piedzīvojuma, vai ne, varbūt. Un otra saka, ir tikai piedzīvojums, un nav tur, tur vajag aizrauties ar paskaidrošanu, izstudēt dziļāk, vienkārši tikai vai ne. Un abi divi tie būs bišķiņ garām, un bet kā es varu staigāt ar garu? Es nevaru, piemēram, es nezinu, es esmu redzējuši kaut kādus hiperharizmātiskos sludinātājus kaut kur YouTube'ā vai Matejā svētdienās. labi. Atnācies ģertrūt, mums tur normāli iet vaļā viss. labi, joks. Kad, teiksim, kad viņi iet no tā, iepūš mikrofonu un pēkšņi viss tur, tāds kaut kāds, vai tur, viss tagad gāžās un tagad, baigi notiek lietas. Es nesaku, ka tā nevar notikt, bet jautājums, ka tu izmeklē tās lietas, tā kā piezūmo iekšā, un Dievam svarīgākais, kas ir atklāts vārdā, ir šo visu vadītāju un sludinātāju raksturs. Un cik viņi ir uzticami savai sievai, kā viņi izturas pret bērniem, ko par viņiem saka tuvākie draugi, vai viņi vispār tādi ir, vai ne? Cik viņš ir caurspīdīgs savās finansēs. Un tad Bet Dieva spēks neaizties, Dieva svaidīto, viņam ir svaidījums, vienkārši nedrīkst, viņš var darīt visu kaut kādu bet viņam ir svaidījums, un tad mēs tur tā visu tā, vai ne? Un tas būs tas hiperharizmātiskais gals. Un tas nav, es to neredzu ne pie Jēzus, ne pie Pāvila, ne pie pārējiem mācekļiem. Lūk, bet vienlaikus, dēļ tā baidoties, pateikt, ka svētais gars ir, tur labāk tālāk, tas arī būtu nekorekti. Kāpēc? Kas sauc to džeku spēlēja taustiņas? Elīs. Tu zini, droši vien spēlēs daudz dažādas klasiķus un vienkārši visādas bišķiņi ir, ja? Tu tādu nopūta, vai ne? Tu esi savā karjerā, savā muzikālajā kontekstā dzirdējis kādu, kurš viņš briesmīgi nospēlē, Beethovenu? Jā. Lūk, tas, ka kāds briesmīgi nospēlē Beethovenu, nenozīmē, ka Beethovens ir vienkārši ārā metams komponists. Pareizi. Tas, ka kāds briesmīgi atspoguļo, kāds ir Dieva gars, nenozīmē, ka Dieva gars ir tā kā, mums viņa jāturās pa gabalu. Pareizi, makes sense. Un tāpēc Dievs pateicis, skaties to cilvēku, redz viņa dzīves augļus, un pēc augļiem tu pateiksi, te kaut kas ir. Vai ne? Un nav stāsts par to cilvēku, bet par to, kurš tos augļus tajā cilvēkā audzē. Tas ir Dieva gars, un viņu es gribu iepazīt. Un tas ir tas, šī vakar mēs varam atvērties tie, kur varbūt ir tā bišķiņa šaubīgi, atvērties, bet svētais gars ir labs, mīlošs, pieejams, tuvs. Vai ne?
Un varbūt arī nomierināt kādus, kuriem vienkārši visu laiku gribās, ja te nav dīdīšanās un lēkāšanas, Svētais Gars te nav, atslāpsiet, viņš, kur viņa nav. Ja. Ir tāda anekdota par mācītāju, pienāk viens ateicis, saka, mācītāji, iedošu tev 100 eiro, ja pateiksi, kur ir Dievs. Mācītājs saka, es tev iedošu 200 eiro, ja tu pateiksi, kur viņa nav. Ja, Dievs ir visur esošs, visur, tā. Un labi, es aizrunājos. Anyway, tātad, vecā derība ir apsolījums, kad Svētais Gars nāks un mainīs, transformēs cilvēku sirdis, vai ne? Un līdz Jēzus atnākšanai Svētais Gars darbojas ļoti aktīvi, bet es saku tā kā ļoti selektīvi, pie viena cilvēka, otru, trešā tā tālāk. Un pie Jēzus piedzimšanas mēs arī īstenībā redzam, kad Marija ar Elizabeti satieks un Svētais Gars liek saliekties bērniņam vēderā, vai ne? Tas ir Svētais Gars, kas tur darbojas tajā visā notikumā. Lūk, visbeidzot mēs pietuvojamies jau reāli pie Jēzus, un kurš, kā saka, ievadīja Jēzus skatuves, tas bija Jānis Kristītājs. Jānis Kristītājs nāca pirms Jēzus, viņš rīktīgi sludināja, atgriezieties ožu dzimumus no grēkiem. Un visos caur Jāņa Kristītāja sludināšanu radās šī grēka atziņa. Pats ar mani dzīvi, es neesmu nemaz tik labs, kā es pats sev uzpucēju. Man ir vajadzīga žēlastība. Un pēc viņa nāk Kristus, kurš sludina šo žēlastību, kurš īstenībā iemieso Dieva valstību. Dieva valstība ir, un viņš saka, celies un staigā. Acīm saka, atverieties, vai ne? Sakaltušai rokai, veseli. Dēmoni, ārā. Tā ir Dieva valstība, ja? Jānis Kristītājs sagatavo to sirdi, un Jēzus viņš demonstrē. Un Jānis Kristītājs savā mesidžā, savā vēstījumā, runā par sevi, saka, es neesmu cienīgs jums tur. Pēc manis nāks kāds stiprāks, es esmu tikai nekas kā puteklis, bet kad nāks viņš jūs kristīs ar Svēto Garu. Viņš jūs tā kā, baptīzo, iegremdēs, apslacīs, apņēmis ar visu, viņš ir tas, kurš jums dos Svēto Garu, es tikai par viņu sludinu. Es neesmu gaisma, es tikai liecinu par gaismu, kas nāks. Un Jānis Kristītājs, sludināt par Jēzu, viņš sludina vienlaiks par Svēto Garu. Un to nevajag nodalīt. Vai ne? Tas ir viens vēstījums no Jāņa Kristītāja. Tāpēc, ka, es varētu vienkārši 3 vakarus par to runāt. Lūk. Un tad arī pats Jēzus, kad viņš māca savus mācekļus, viņš runā par Svēto Garu, un pašās kalpošanas noslēgumā, Lūkas evaņģēlija pašās beigās, viņš saka, lai mācekļi neaiziet no Jeruzalemes, viņi saņems tēva apsolījumu. Viņš atsaucās uz to apsolījumu, kas bija praviešiem, ko pravieši solīja. Joēls, Ecehiels, viņš saka, tēva apsolījums, tas būs tas. Un tad viņš asociē Svētā Gara to nākšanu ar to, ka jūs tiksiet ietērpti ar spēku no augšienes. Tas nozīmē, ka Svētais Gars ir kaut kādas izpausmes, ja tā var teikt, ka Svētajam Garam ir mīļas. Viena no tām ir spēks. Viņš ir ļoti maigs, viņš ir padomdevējs, ja? Viņš ir, tiek aprakstīts arī kā aizstāvis. Un aizstāvis tādā kontekstā, ka iedomājieties, ja nāk ostā kuģis, parakletos, tas ir grieķu vārds, ja nāk ostā kuģis un lieli viļņi, un ja kuģis ir mazs, tad viņu var viegli uzskalot virsū uz klintīm. Bet aizstāvis, tā kā parakletos, ir tāds liels kuģis, kas tos viļņus paņem uz sevi, un aiz šī, un teiksim, es esmu tas lielais kuģis, ja viļņi nāk no tās puses, es esmu viļņus paņemt sev, un šajā bortā es varu paņemt kādu mazāku kuģīti un ievest droši ostā. Tas ir parakletos, tas ir tas, kāds ir Svētais Gars. Ja? Un viņš ir maigs, un reizē viņš arī ir spēcīgs. Lūk, un vasarsvētku dienā mācekļi tiek Svētā Gara piepildīti, un viņi piedzīvo to, ko Jēzus teica. Ja? To spēku, pirmkārt sludināt drosmīgi, viņi arī saņēma jaunas valodas, viņi pravietoja, un to jūs varat izlasīt apustuļu darbu pašā sākumā, un mēs dzīvojam laikmetā, un nekur Bībelē nav teikts, ka Svētais Gars ir pārvācies. Svētais Gars atnāk uz zemes, viņš nolaižās uz cilvēkiem. Mēs lasām, kā saņem Svēto Garu, faktiski ar roku uzlikšanu, un Pāvils, piemēram, Efezā, satiek mācekļus, kas tic Kristum, bet viņi nav dzirdējuši vispār par Svēto Garu. Viņš saka, ok, viena lietiņa. Un viņš uzlika tiem rokas,
un tie sāka pravietot, vai ne, un viņi piedzīvoja Dievu tā kā caur svēto garu, un tas bija kaut kāda jauna pieredze. Bet tā nebija pretrunā ne tam, kas ir rakstīts Bībelē, ne tam, kas ir atklāts par Kristu, ne tam, kas ir atklāts par Dievu rakstos, nekādā veidā. Nu, lūk, un tas ir tas, ko Svētais Gars dara. Un ko tad viņš dara? Tagad nedaudz par to, ko viņš dara, kas ir tās viņa funkcijas un kā mēs varam piedzīvot, es pat teiktu. Respektīvi, Svētais Gars, tas, ko viņš dara, ir tas, kurš rūpējas, ka mēs piedzimstam tajā jaunā ģimenē. Gluži to arī Jēzus teica, kad Nikodēms nāk naktī pie viņa. Viņš saka, ja tu nepiedzimsti no augšienes, netik tev Dieva valstībā. Viņš saka, kā vēlreiz piedzimt? Man vēlreiz jāatgriežas māca miesās un vēlreiz nemēj ko senus. Ja? Un tas, ko Jēzus stāsta, viņš saka, faktiski, ja mēs ņemam bioloģiju kā līdzību piedzimšanai, tad, kad vīrišķā un sievišķā dzimumšūna savienojas, tajā brīdī, apaugļošanās brīdī, rodas jauna dzīvība. Tur tajā mirklī. Ir unikāls DNS, sākas vienkārši jauna cilvēka dzīve. Tajā apaugļošanas brīdī. Tā kā spermacīts apaugļošu un tur piedzimst jauns cilvēks. Jā. Dievs ir tas, kurš to veido. Un garīgi, tad, kad Dieva gars sastopas ar cilvēka garu, tur piedzimst jaunais cilvēks. Tā ir tā līdzība, ja tā var teikt, vai ne? Un tāpēc, ja es runāju par piedzimšanu, kad ir tas piedzimšanas brīdis. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Es nevaru pats sevi piedzemdināt. Tas nav iespējams. To var izdarīt Svētais Gars. Lūk, un ko tad viņš dara? Viņš pārliecina, ka es esmu Dieva bērns. Es zinu, ka man ir tētis. Viņš man ļoti mīl. Kad es pabeidzu augstskolu, man vecāki uzdāvināja braucienu uz Balkānu, tur vienu reģionu, Slovēniju, Horvātiju, vēl kaut kas tur bija. Un mēs tur pa tiem kalniem tusējam un braucam tādā pacēlājā augšā. Un es sēžu un tur viens jaunietis blakām un es tā, wow, tik skaisti. Un es viņam tā saku, iedomājies, es pazīstu to, kurš to visu radīja. Viņš uz man to skatās. Ok, jā. Bet nebija pilnīgi jocīgi, jo viņa tēvs izrādījās bija arī draudzē kādreiz gājis, un tur kaut kas notika. Un mums tādas foršas sarunas sanāca. Bet tas, ko Dieva gars dara, viņš mūs ieved tajās attiecībās ar tēvu. Un vēstulē romiešiem 8. nodaļa, daudzi saka, ka ja vēstule romiešiem ir Himalai, tad 8. nodaļa ir Everests. Ja? Tā kā jaudīgākais lidojums, ja tā teoloģiski un tā. Un 8. nodaļas pašā viducī Pāvils raksta par to, ka mums ir dots gars, kas liek saukt Aba tēvs. Un tā ir vislielākā privilēģija. Tā ir visdziļākā intimitāte un vistiešākā tuvība. Un tā ir pieredze, kas nav vienkārši šeit pieredze. Es zinu, 2+2=4. Mēs varam pierādīt, zinātniski, matemātiski un caur pieredzi pierādīt lietas, vai ne? Piemēram, skūpstu es varu pierādīt, vai es varu pierādīt matemātiski skūpstu? Gluži īsti nē. Tur kādu tu vienādiem rakstīs, ja? Zinātniski varētu, jā, kad divu organisku, jā, tur būtņu lūpas satiekās, jā, un tad tur apmainās ar baktērijām un CO2 un vēl visu kaut ko, jā. Tur mēs varētu mēģināt zinātniski vienkārši ierakstīt skūpstu. Bet tā pieredzes līmenī mēs visi saprotam, par ko ir stāsts. Dievs ir piedzīvojams Dievs. Viņš nav tikai šeit skaidrojums. Jā, mēs nāktam arī skaidrojumu līdzi, bet tas nav tikai šeit. Tas ir piedzīvot ar visu mūsu būtību. Un Svētais Gars ir tas, kurš to dāvā, šo pieredzi, dievbērnības pieredzi. Tad mēs piedzimstam, viņš dod to pieredzi, pārliecina mūsu garu, ka mēs esam Dieva bērni, un te viņš palīdz veidot šīs attiecības. Jo attiecības ir tas, kas nav tā, ka mēs šogad ar sieviņu svinam 10 gadu laulībā, un nav tā, ka es vienkārši tā, forši automātiski, viss ir perfekti. Vienkārši, es varu neko nedarīt. Viss bija grūtākais sagaidīt, īsto sagaidīja, var atslāpt. Tā taču nav. Attiecības mēs veidojam,
Un svētais gars ir tas, kurš palīdz veidot attiecības ar Dievu. Un nereti ir brīži, ja tu, piemēram, esi dzimis kristīgā ģimenē, tu visu mūžu dzirdēji stāstu, jā, radīšana, jā, Abrahams, jā, Mozus, jā, Noas, jā, visi Apmēram tā, es jau visu zinu. Ko vēl? Es jau visu zinu. Un svētais gars ir tas, kurš pirmkārt tev var pārliecināt, tu visu nezini, iemest tevi situācijās, kur tu saproti ar seju dubļos, ka tiešām kaut kas nesanāca. Ja? Un reizēm viņš tev iedod trenažierus. Ziniet, kas trenažieri jūs dzīvē? Ja? Tie cilvēki, kas jūs īpaši kaitina vai izaicina. Tas ir uzaicinājums no svētā gara uz treniņu zāli. Ja, jūs varat droši vien katrs iedomāties tā, šis cilvēks ir mans trenažieris. Paldies Dievam, aleluja. Kas ir jādara par tiem, kas jūs kaitina? Jālūdz Dievs. Jā, Lūkas 6:28. Lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Tā. Un svētais gars ir tas, kurš mudina mūs visu šīs lietas darīt. Un, ja tu nevari nevienu trenažieru iedomāties cilvēku savā dzīvē, liela iespēja, ka tu esi tas trenažieris kādam. Tā, jā, bet just saying. Lūk, svētais gars mūs padara līdzīgākus Jēzum. Tā ir transformācija no iekšienes uz āru. Svētais gars ir tas, ja reiz mana akmens sirds ir izņemta un ielikt ir miesas sirds, tad tā sirds sāk pukstēt tajā ritmā, kā Dievs grib, lai tā puksta. Un mans raksturs, un tas viss sāk liecināt par to, ka es esmu līdzīgāks Jēzum, un tur ir tāds gara augurs, tiek pieminēts vēstulē Galatiešiem, jā. Gara augurs ir mīlestība, prieks, miers, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Un tas viss tev jau raksturā parādās. Kurš no mums negribētu būt mierīgāks stresa situācijās, nekā mēs esam tagad? Nāk, tur nezinu, eksāmeni, kaut kas, vai ne? Miers ir tas, kas izaug mūsos. Tā kā tu mēģini savus, kas dalēs liecību? Gerda, jā! Tev nesen bija vārdieni, jā, Gerda? Tas nesvarīgi. Končas tev no Mateja komandas. Viņi tev kaut kad iedos. Rūts vež. Lūk, jā, Gerda teica, ka tas ir tas miers, ko viņi piedzīvo. Tā ir kā tāda svētā gara dāvana. Bet nebūs situācijas, ka tev vienmēr pārdabiski svētais gars tā iedos. Pāvils pat raksta, ārā ciešanas, iekšā bailes. Viņš piedzīvo bailes, esot misijā no Dieva. Ja Dievs vada, tad viss būs easy peasy, šmīzī. Nē, būs arī bailīgi. Bet par spītam tu ies, tāpēc, ka tad svētā gara pārliecība būs kaut kas daudz dziļāks. Un tas mūsos veidojas. Un tas ir tas, kas īstenībā Dievam ir rīktīgi svarīgi. Kāds ir tas auglis? Respektīvi, kā var pateikt, kāds tavs dzīves auglis ir, tad, kad tevi saspiež. Un tas, kas no tevis iztek, tie ir tie augļi. Saspiež vienalga izaicinājumi, nodevība, netaisnība, ciešanas, sāpes. Tas viss tevi spiež. Iedomājieties, man būtu apelsīns rokās un es to apelsīns piestu. Kas tur tecētu ārā? Sula, vai ne? Ābola sula pareizi? Nebūtu. Būtu apelsīns sula, vai ne? Un ja mani spiež un es esmu kristietis un manī mājo svētais gars un mani spiež no visām pusēm, kas tā kā ārā? Ja es lamājos uz visiem un visādas valodas lietoju. Tās nav tās mēles, ja, pa kurām runā Bībele. Tas iespējams ir cits. Un tad jautājums, kas no manis tek ārā tajā brīdī? Un tad es varu zināt, tādi man augļi ir. Un vai ne, jo grūtāk tev ir, jo tev vairāk spiež, un jo lielāka mīlestība no tā augļa, jo lielāka pacietība, ka tu vari slavēt Dievu un lūgt, nevis uzmest lūpu un apvainoties. Vai ne? Un ka tas ir tas, ko Dieva gars tev ir izdarījis. Vienalga, cik ir grūti. Es spēju teikt, ne, Dievs, būs grūti šis kaut kad pāries, bet es tāpat dzīvoju un mirstu, es atdotu to godu. Tāpat kā Daniels ar saviem draugiem, jā, viņiem tur liek iet tajā ceplī, viņš saka, jā, kurina satais tur daudz karstāk nekā parasti, mēs iesim, Dievs mūs izglābs. Bet pat tad, ja neizglābs, viņam vienīgiem ir gods un slava. Un tas ir auglis, kas tev izaug. Vienalga kāda netaisnība apkārt. Vai ne? Un to svētais gars mūsos audzē. Vienotība ģimenē, ka mēs sākam ieraudzīt, mēs esam tā kā ģimene, vai ne? Mēs mācamies pārvarēt grūtības, sadzīvot, nevienmēr viegli. Dāvanas visiem bērniem. Un noslēgumā arī tas, ka svētais gars ir tas, kurš rūpēs, lai ģimene aug un ka mums ir drosme un spēks sludināt. Un par dāvanām jums būs iespēja nedaudz arī īstenībā jūs grupiņās paskatīties uz 1. Korintiešiem 12. nodaļu, no 4. līdz 11. pantam. Pauls uzskaita, kas ir tās dāvanas, ko
ko Korintas draudzē viņi piedzīvo, tādā sapulces kontekstā varbūt jūs varat pateikt, hei, man liekas, ka šis ir kaut kas, ko es esmu tevī pamanījis, vai man liekas, ka šis ir arī uz mani attiecas. Un katram ir dāvana, ar ko kalpot. Nav neviena, kuram nebūtu dāvana. Kāds varbūt sēž domā, man nav īsti svētā gara dāvanas, jo viņas izstāds, vai ne? Bet ir, piemēram, dāvana likt justies cilvēkiem kā mājās. Tā ir liela dāvana, viesmīlība. Ir dāvana, piemēram, raudāt ar tiem, kas raud. Ja? Žēlsirdība, līdzcietība. Tas ir dāvans. Tas nav pilnīgais saraksts tajā rakstvietā. Ja? Tas ir viena no vietām, kur Dievs atklāja, ka tāds ir dāvans, bet tas nav nekur pateikts, ka viss šitās dāvans ir viss un vairāk nav. Vai ne? Ir kaut kādas lietas, kas tur ir. Bet tas galvenais, ko es gribu pateikt, Svētais Gars ir persona. Viņš mājo mūsos, viņš ir jau mūsu elpā, viņš ir tik tuvu, ka tuvāk vairs nevar. Un tu īstenībā viņu vari dzirdēt, tu viņu dzirdi. Jēzus pat ir apsolījis Jāņa 18:37. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Ja tu esi ar Jēzu, tad tu spēj dzirdēt viņa balsi. Man savs dzird manu balsi, Jēzus saka. Vai ne? Un Pāvils arī un citi apustuļi saka, mēs gribējām to, un tad gars teica, gars atklāja. Un es staigātu garā. Pāvils saka, staigājiet garā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es tās attiecības, es dodu savā ikdienā laiku, atvēlu laiku, kur es varu mērķiecīgi teikt, Dievs, te es esmu, runā uz mani. Un reizēm tas nav sēdēt tā, man jālas Bībelē. Reizēm tas ir atvēlēt 5 minūtes, es vienkārši klusumā pasēdēšu. Tēvs, te es esmu. Pravietis Jesaja raksta vienā vietā, es no rīta sataisos un gaidu. Viņš nesāk ar to. Es no rīta sataisos, paceļ augstu rokas, uzlieku worshipu un halleluja. Ja. Es sataisos un gaidu. Tā kā, kad Dievs sāks pirmais saruna. Un varbūt tajā brīdī ienāk prātā kāda epizode, kāda rakstvieta, kaut kas, un es gribu atvērt Bībeli, kā tur bija? Vai ne? Un tad jau Svētais Gars man ir ieaicinājis tajā rakstvietā, kur es meklēju. Un tad viņš kaut ko tur pasaka. Un tas man uzrāda. Un Svētais Gars viņš ir piedzīvojums. Un pirms es nācu šajien, vienkārši maz storijas. Es sēžu Roketbīnā. Tā ir pareizā vieta, kur sēdēt. Ja, visi sapratāt? Kafijas dzērāja, saka, jā, tie, kas nezinu, kas ir Roketbīna, rausta plecs. Respektīvi, Grauzdēto tepat Miera ielā. Es sēžu, lieku kopā šo prezentāciju. Pagājusi priekšu, viss kārtas, super, paldies tev. Es lieku kopā prezentāciju un pieceļās pie viena dažas galdiņas tālāk viena sieviete, pieceļās un ar krūķiem vienkārši pārvietojas pa to kafejnīcu. Un es viņu ieraugu, un man vienkārši tāds kaut kas iekšā klikt, ka būtu jāizlūdz. Jo, ko darīja Jēzus? Visi, kam bija kādas kaitas, gāja pie viņa dziedināt. Dziedināties, un man tāds, kāpēc viņu ieraudzīju? Un tad notiek šis te, vai ne? Es ieraugu, man tā atbilde, kā es rīkotos, ja es būtu drosmīgs un paļautos pilnībā uz Dievu. Es vienkārši pietu klāt, saku, es redzu, ka tev sāp, vai es varu aizlūgt. Tā, vai ne? Bet kā es rīkotos, ja es būtu uz aķpastāla? Tas jau zina, kā tur vajag īpaši tur baigo svaidījumu. Un tā tālāk. Un vēl labi, man jāpabeidz. Un tad vēl man vajag stolēt, un es aizu stolēt, un es visādi vilcinos. Un es domāju, labi, viss man tūlīt jādodās. Es saku, labi, Dievs, ja viņi tur vēl būs, es vienkārši pie viņus pieiešu. Un, protams, ka viņi tur vēl ir, jo viņi jau nekur ātri nevar aizskriet, kā saka. Un es eju, bet viņi arī ļoti ilgi sēdēja, tur kaut ko strādāja pie datora. Un es pieeju klāt, es saku, sveika, es drīkstu vienu jautājumu? Dažus jautājumus vai vienu? Es neatceros. Es saku, viņi tā, jā. Es saku, kā tev vārds? Madara. Es saku, super. Klausies, es redzēju, ka tu staigāji ar kruķiem, tur droši vien sāp. Vai tu neiebilst, ja es pa tev aizlūgtu? Un viņi tā, pauze. Vai ne? Un parasti, kad cilvēks samulst, es arī samulstu un satraucos, un nebija tā, ka man bija tāds vispār easy peasy, es to daru katru dienu. Nē, es tā nedaru katru dienu. Un es bišķi satraucies esmu, protams, kas ir loģiski. Un es viņai saku,
es vienkārši esmu redzējis, ka Dievs var dziedināt, ne katreiz tā notiek, bet tā var būt vienkārši, ja tev nav iebildumi, es pat tev aizlūgtu. Es jau pat īstenībā vispār neticu Dievam. Saku, tev nav jātic. Es ticēšu, un es tāpat gribu par tevi aizlūgt. Jo tas mans skolotājs, kam es sekoju, kad viņš redzēja kādu, kam sāp, viņam sirds iežēlojas, un viņš gribēja viņiem palīdzēt, un varbūt var par tevi aizlūgt. Jā, ok. Kamēr mēs runājam, es sēžu tā kā tur ir 3 soli, tas garais galds, viņi sēž tur, viens krēsls pa brīvu, tad es piesēdos, un aiz viņas tur ir vēl viens galdiņš, kur 3 jaunieši mācās. Kamēr viņi vispār nepievērš uzmanību, kaut kas notiek. Es tik līdz pieminu vārdu Dievs vai aizlūgt. Viņi vienkārši tā, tur sēž tā. Jā, vienkārši tāds skatieni. Es tā labo fokusējos uz vienu cilvēku. Un es vienkārši uzlieku roku, un es aizlūdzu. Un es teicu, es nezināju, kur viņai kaita, kāda neprasīja tur neko tā tālāk. Es vienkārši teicu, debes Tēvs, paldies, ka tu mīli Madaru. Lūdzu, nāc savu garu pieskaries viņai, parādi, ka tu viņu mīli un dziedini viņu. Jēzus vārdā āmen. Es varbūt neatkārtoju precīzi, ko es teicu. Nav svarīgi, ko es teicu. Nav svarīgi tie vārdi, kā ir pārējie. Nav svarīgi. Svarīgi ir, ka Dievs viņu mīl, un Dievs viņš ļoti grib, ka viņu iepazīst. Un es domāju, aizgāju joprojām ar kruķiem. Jo viņai vai jādod īrē vai kaut kas tāds. Cik daudz viņi kliboja, es neredzēju. Bet es zināju, ka mans uzdevums ir, Dievs, es gribu būt tev uzticams. Mans uzdevums nav pārliecināties, ka katru reizi, kad es pa kādu lūdzu, viņš tiek dziedināts. Mans uzdevums ir vienkārši uzlikt tās rokas un lūgt, lai notiek dziedināšana. Tas ir Dieva darbs. Es esmu pilnīgi brīvs, izdosies vai nē. Tas nav up to me. Mans uzdevums, es savu izdarīju, un es eju, un man tāds vienkārši, es tik laimīgs, tik priecīgs, to nevar izstāstīt. Saku, Dievs, you made my day. Vai ne? Es pat nezinu neko vairāk par viņu, neko vispār. Vai ne? Tikai to, ka viņai tur ahilēja kaut kādas problēmas, un jau sāk atlapt. Un iespējams tā bija viņai viena no retajām saskarsmēm kādu, kurš ir kristietis. Es ceru, ka varbūt viņai ir pozitīvs priekšstats par to, kāds ir mans Jēzus, kam es sekoju. Es ļoti gribētu tā. Un ja mēs ikdienā ejam un klausamies tajā, ko Svētais Gars mums runā, mēs varam uzticēties, ka tas ir kaut kas labs. Nebija tā, ka es jūtos baigi, uzreiz forši un pārliecināti. Galīgi nē. Bija tās bailes, bija tās šaubas. Un tad es parasti uzdodu jautājumu, ko es darītu, ja es būtu drosmīgs un pilnībā paļautos uz Jēzu. To es arī izdarīju. Es nejūtos drosmīgi. Galīgi nē. Un Ģertrūdē mums vienā svētdienā, piemēram, vēl citās no draudzes konteksta. Un es domāju, mēs varētu šovakar to pavisam īzī, bez lielas kliekšanas mikrofonā un gāšanās un pūšanas, pamēģināt, kad jūs diskusiju grupiņās aiziesiet. Es jūs iedrošinu. Tur ir jautājumi, jūs varat pārunāt, bet es gribu izaicināt vienu tādu lietu, ka katrs var pateikt vienu lietu, par ko viņš gribētu vai viņa, lai aizlūdzu. Nav jāskaidro sīkāk, nav jāskaidro detaļas. Bet jūs vienkārši padalieties. Lūdzu, aizlūdzu par manām attiecībām ar māmu, piemēram. Vai ne? Viss. Tur nav gari jāstāst. Ok, tad pārējie viens cilvēks, lūdzu, piemēram, skaļi, 3 teikumus. Debes Tēvs, paldies, tur nezinu par Annu. Sveitī viņas attiecības ar māmu un lūdzu parādi kaut ko, kas ir īpaši svarīgs viņai šai brīdī. Un tad 20 sekundes ir kāda Anna. Bet tas bija tikai piemērs. Un tad vienkārši klausieties. 20-30 sekundes klusumā. Es ticu un es zinu, ka Svētais Gars grib caur jums kādas lietas atgādināt. Varbūt kādam ienāk prātā kāda slavēšanas dziesma. Varbūt kādam ienāk prātā kāda raksturvieta, ko lasīja no rīta vai kaut kad. Vienkārši atceries. Iespējams, visticamāk, tas ir Svētais Gars, kurš grib kaut ko pateikt. Varbūt kādi vizuāli redz kādu bildi pēkšņi, ļoti skaidru bildi. Varbūt kādiem nāk kāds vienkārši vārds. Tur ieskanās vārds. Ok, vai ne? Un padalies. Tavs uzdevums nav interpretēt un izskaidrot visu sīkumus. Nē. Tavs uzdevums ir padalīties ar to, ko tu saņēmi. Tas cilvēks, par kuru tu lūdzi, viņa atbildība tajā brīdī ir Vēstule Tesaloniķiešiem 5. nodaļa teiks tā. Ir tik skaisti vārdi. Es nemēģināšu aptuveni citēt, es atvēršu nolasīšu precīzi. Jo es jūtu, ka tas ir tas, kas šovakar mums ir vajadzīgs. Tā. Tesaloniķiešiem 5.
Un tātad 19, 20, 21. Pāvils raksta, neapslāpējiet garu. Respektīvi, svētais gars grib darboties draudzes vidū. Un Tesalonitieši ir viena no nobriedušākajām draudzēm jaunās derības kontekstā, ļoti tāda veselīga. Un viņš saka nākamais, neniciniet pravietošanu. Un pravietošana ir tas, ko mēs tagad praktizēsim. Tas ir ļoti vienkārši, liekas, ļoti liels vārds, bet īstenībā tas ir klausīties, ko Dievs saka par šo cilvēku. Pavisam vienkārši. Un tad nākamais ir ļoti svarīgi. Pārbaudiet visu. Vai tas, ko jūs saņēmāt, vai tas raksturvietas, vai tas atklāts, vai tas ir saskaņā ar to, ko jūs zinat par Dievu vārdu. Pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs. Ļoti vienkārši. Un tas, ko mēs Ģertrūdē darījām vienā svētdienā, mums ir alfa kurs, un alfa kursā ir grupiņu vadītāji, un grupiņu vadītājiem viņi kalpo citiem, un tad ir vajadzīgs kāds, kas kalpo viņiem, lai viņi arī saņem atbalstu. Un es esmu viens no mentoriem, 2 alfa grupiņu vadītājiem, un mēs tagad sēžam, visi netiek, nekas, un mēs tieši to arī darām. Es saku, hei, mēs iepazīstamies, kā iet alfā, sāksim ar tevi, jo nemaldos, viņa sauc Ines, to sievieti, saka, pastāst, par ko mēs varam aizlūgt. Viņi izstāsta pavisam īsi, un mēs lūdzam. Un mēs klausamies. Un tas bija tik skaisti, ka cilvēki, kuriem liekas, es jau nekad neko, man jau es jau, viņi padalās vienu lietu, kas tai sievietei tā, jā, tas, ko teica, man to vajadzēja. Vai ne, tur nāca kādas raksturvietas, nāca kādas bildes, un tā, tad viena sieviete atkal gribēja, jā, es redzēju to, un man liekas, ka tev vajag pilnībā mainīt jomu un karjeru tā tālāk. Un tā sieviete tā, wow, pārāk intensīvi. Vai ne? Es viņai saku, ļoti labi, ka tas, ko tu redzēji, tas jā, bet tas, kā tu to paskaidro un interpretē, atstāja to saņēmēju ziņā. Jo Dieva gars viņā mājo, un Dieva gars izskaidros. Ja tas ir bijis vienkārši kaut kāds tavs iespējas un foršas emocijas, tas vienkārši nekur neparādīsies, pazudīs. Bet tu mācīsies piekalibrēt tās balsis, ko es dzirdu, kas domas, kur svētais gars līdzdarbojas, kurš man kaut ko grib teikt. Ja viņš manī mājo, viņš kaut kā ar mani komunicē. Un mēs varam to mācīties izšķirt. Un Bībele, Dieva vārds mums iedrošina neapslāpēt garu, viņš ir šeit, neapslāpēt viņu, nevajag teikt, mēs tikai paši savā prātā dzīvosim. Nē, neapslāpējam, nenicinām pravietošanu, klausamies, ko Dievs saka, bet visu pārbaudām. Esam saprātīgi, uzmanīgi, un to, kas ir labs, kas sasniedz ar Dievu, Tēvu, Dēlu, Svēto garu rakstiem, to mēs paturam. Ok? Un tad būs svētība katram. Jo es iespējams nepateicu to, kas tev šovakar vajadzīgs dzirdēt. Bet Dievs to pateiks caur kādu tavu brāli vai māsu mazajā grupiņā. Un bum! Nav spiesta lieta, var to nedarīt. Ir fine. Es varu vienkārši diskutēt pie jautājumiem. Bet es jūs gribu iedrošināt un izaicināt. Pamēģinām. Ok? Jo jūs varat dzirdēt Dieva balsi. Viņš runā. Viņam ir balss. Mēs esam pēc viņa tālu līdzības. Radīt. Redziet, cik ilgi es jau runāju. Labi, es noslēgšu, un tad tālāk, kā jūs tās grupiņas, jums jau ir savu kārtību, ja? Super. Debes Tēvs, paldies Tev par to, kas Tu esi, un paldies, ka Tavs gars ir mūsu vidū. Tu mājo savus draugus vidū, Tu mājo savos ticīgajos, savos bērnos, un paldies, ka mēs varam Tevi pazīt, Dievs. Un es lūdzu par katru, kurš dziļi ilgojas ar Tevi sastapties, tādā dziļā personiskā veidā, tādā veidā, kā viņiem tas ir vajadzīgs, Tēvs. Es lūdzu, Svētais Gars, ka Tu palīdzi mums sadzirdēt Tevi, saklausīt, ko Tu dari, kā Tu runā un komunicē ar katru vienu no mums. Un ka mēs varam paļauties, ka tas esi Tu, Dievs. Ka mēs nedodam vietu bailēm, ka mums ir dots gars, lai mēs varam saukt Aba Tēvs, lai mēs nekristu bailēs un baiļotos. Bet miera, mīlestības, savaldības gars. Jā, Tēvs runā uz mums, iepriecini, iedrošini, stiprini katru, kam tas vajadzīgs. Jēzus vārdā. Amen.